draugi, kur skatās filmas! Kas ir? Traka nakts? Lūdzu, neesi tik skarš. Balējos Helovīnas? Mēs spēlējām šausmu filmu dzeršanas spēli. Šausmu filmas vispār ir diezgan pamācošas. Nē, lūdzu, ne tagad. Bet, nu jā, šausmu filmas ir tiešām pamācošas. Teiksim, slasher filmas māca jauniešiem uzvesties. Kāda ir galvenā slasher filma auditorija? Es nezinu, kino entuziasti, kas nevar aizvērties. Tīņi! Un par ko galvenokārt uztraucās vecākā paudze? Pensijām, hemorīdiem, reumatismu. Par to, ka tīņi dzers, lietos narkotikas un nodarbosies ar seksu. Tieši tāpēc arī asiņainākā žanra mērķa auditorija ir tīņi. Un kāds ir labākais veids pamācīt viņus tā nedarīt? Piektdien 13, Helovīns, kliedziens. Te visi ir stāsti par jauniešiem, kur darīja amorālas lietas, un tad tik noslapkavoti. Īstenībā ir diezgan loģiski. Un es darbos arī no otras puses. Par ko es vairāk uztraucas jaunietis, kas dara ko nepiedienīgu? Ka viņu noķers un sodīs. Un kas varbūt trakāks sods par... Ok, Toms, negaidīgi, bet tas bija diezgan loģiski kopsumā. Bet to var paturpināt, skaties. Labi, tīņi un tā tālāk uztraucās par alkoholu, par seksu, par pieķeršanu. Bet kas ir ar pieaugušiem, kas jau ir izauguši no tā vecuma un viņiem nekā nebūs? No kā baidās viņi? Klauniem? Arī, bet es gribētu teikt bērniem. Bērni ir iespējams viena no baismīgākajām lietām pieaugušiem, tīpaši pieaugušiem, kuram nav bērni. Jo, padomā, katrā šausminē, katrā otrajā šausminē ir maza spokaina meitnīte vai lēlis vai vēl kaut kas. Jo ar bērniem tu nekad nezini, kas notiek viņam galvā. Viņi ir ārpus kaut kādām sabiedrības normām. Tu vari gulēt un pusnaktī pie tevis pienāks meitnīte. Tēti, ejam spēlēties! Briesmīgi! Come play with us, Daddy. Forever and ever and ever. Atbildība ir šausminoša. Bet man liekas, ļoti bieži ir apspēlēta ideja par bailēm no nezināmā, tīši, teiksim, baila no zinātnes. Ok, es domāju, mēs pietiekam labi saprotam zinātni. Jā. Kāpēc šī lieta rada augstumu? Kāpēc šis ir gaišs? Es nezinu! Mēs tā saprotam, ka zinātne nav maģija, bet tās iekšējās bailes aizvien pastāv. Un Hollywood ir izveidojusi veselu žanru, kas eksploatē tieši šo lietu. Teiksim, ir simtiem filmu, kas parāda, ka, ja tu nodarbojas ar zinātni, ja tu pēti pasauli, sliktas lietas notiks. Cik klišejs tas nebūtu? Liela daļa filmu par cilvēkiem, kas dodas kosmosā, jā, notiek briesmīgas lietas. Cilvēki, kas pēta vēsturi, arheoloģiju, notiek briesmīgas lietas. Taisa eksperimentus, briesmīgas lietas. Bioloģija, briesmīgas lietas. Tikpat labi šīs idejas varētu rakstīt 16. gadsimta baznīcas propagandas departaments. Un šīs bailes no nezināmā attiecas ne tikai uz zinātni, bet arī uz citām kultūrām, svešām kultūrām. Piemēram, rietumu pasauli pavadīs simtiem gadu paverdzinot un pakļaujot mazāk attīstītas kultūras. Un tagad mēs baidamies no tā, ka mūs sagaida atriebība. Tik daudzās filmās apstāstīja priekšmetu un lāstu grāmatas nāk no senās kultūras, no tāliem austrumiem, no afrikāņu vudu un tam līdzīgi neizprotamām lietām. Ja viss ļaunais ir importēts? Vai tu saki, ka šausmu filmas ir rasistiskas?
Es mēģinu pateikt to, ka rietumu sabiedrību baida tas, ko viņi izdarīja pagātnē. Jā, bet tad tas pāriet arī nākotnē caur ciplietiešu filmām, ka mēs baidamies, ka nākotnē mēs būsim tie iezemieši, kurus pakļaus augstāk attīstīta rase. Šitas bija dziļi. Ja tev patīk apkārties ar dažādām viedierīcēm un doties uz kinoteātriem, tagad tu to nevarēsi darīt, jo, piemēram, Amerikā tika aizliegts dažādas valkājumās viedierīces, piemēram, Google Glass. Šāds solis ir izdarīts, lai cīnītos ar pirātismu, tomēr man ir grūti iedomāties, kurš vēlētos turēt savu Samsung Gear 2 stundas šādā pozīcijā. Un tiešām man ir grūti noticēt, ka būtu tik daudz cilvēku, kas gribētu skatīties filmas super sliktā kvalitātē un vēl pie tam arī skropļotu skaņu. Orson Welles pēdējā filma tiks ekranizēta. Welles ir tas cilvēks, kurš tev obligāti būtu jāzina, jo viņš 38. gadā nobiedēja Ameriku ar grāmatas ar pasauļu kara lasījumu tiešajā ēterā, kā arī režisēja Citizen Kane. Nākamgad 6. maijā iznāks viņa nepabeigtā filma The Other Side of the Moon, atzīmējot viņa dzimšanas 100 gadi. Filmas iznākšana līdz šim kavēja juridiskas problēmas, bet tagad tās ir atrisināts un atliek tikai sastiķēt materiālu pēc Wellesa piezīmēm un pievienot mūziku. Runājot par mūziku, man ir vēl viena lieliska ziņa. Martins Scorsese palīdzēs producēt grupas Grateful Dead dokumentālo filmu, kura tiek uzņemta, jo nākamgad tai paliek 50 gadu. Filmā tiks izmantots iepriekš neredzēts materiāls no koncertiem un intervijām ar dalībniekiem. Atceries, pagājušo nedēļu es stāstīju par to, cik stulbi ir tas, ka oficiāli tiek izziņots Avengers filmas trailers. Bet tagad es esmu mainījis savus domas un domāju, ka tas bija sasodīt labs marketinga triks no Avengers puses. Jo nākamajā dienā pēc treilera izdošanas pēkšņi internetos parādījās sūce, jeb kacekļa līks. Variety veiktais pētījums pierādīja to, ka cilvēki par šo līku ir runājuši uz nebēdu. Es patiesi domāju, ka tas bija skaists aprēķins, un tāpēc neticiet Hollywoodai, neticiet, bet ticiet savai sirdsbalsī. Maģiskajā pilsētā dzīvosies cietais rieksts. No seriāla Magic City, kas stāsta par gangsteriem. Un Miami 60. gados tiks veidota pilnmetrāžas filma. Tas vien jau ir forši, bet vēl foršāk ir tas, ka filmā piedalīsies Bruce Willis un Bills Murrejs, kas ir visnotaļ interesants salikums. Hei, tas ir arī raidījuma beigas. Ja jums patika, lūdzu nospiediet like un subscribe. Šeit jūs varat apskatīties pagājušās nedēļas raidījumu. Tie parasti iznāk katru nedēļu, un parasti tas notiek pirmdienās, vai trešdienās, vai otrdienās. Atgrībā, cik ātri mēs to uztaisam. Lai nu kā. Čau!